Kas ir manā skolas somā? Sāksim ar pašu somu. Saucās Kulpek, krutā soma. Šito es nopirku Jelgavā kanclerī. Es nekad melnu somu neņemtu pašu pa sevīm, bet man patīk viņa tāda gumijīga. Gumijīgs audumiņš. Kas mums te ir rakstīts? Maksāja viņa 49 eiro. Šeit dārgākā soma, kāda man ir bijusi. Viņa ir padded back, ķipa šīs lencītes mīkstas, tas tīri svarīgi, jo es nezinu, man mamma teica, ka ir svarīgi tādu ņemt. Droši vien ērtāk daudz arī. Laptop pocket, tablet pocket, water resistance, water heplant, labi, no otras puses nevar ilsīt, bet pastamies, vai tiešām ūdens izturīgs ir. Te man ir ūdens, lejam virsū. Oh my god! Ir. Varbūt bišķiņ kaut kas tur iesūcās, bet pa lielam ir. Tas labi, jo ziemā, kas staigā lietus ir, tad ir trāšīgi, ja paliek viss slapš. Viss grīt tagad slapja. Nekas. Kas tad ir pa nodalījumi? Nē, pagad, mēs nevilsiem tālāk. Tad ir anti-thief pocket. Ķipa pret zagļiem kabata. Es nezinu, vai tāda ir sunglasses pocket. Es nezinu. Nevar jau zināt, kur ir tas sunglasses pocket. Tad ir keyring pocket un HDVO. Ok, skatāmies, kas tad ir. Ir lejā šeit kabata. Tur nekas tāds parasta kabata. Ir augšā šeit kabata. Te jau kā penāls, lai nav penāls viņam. Ir arī rekur, kur var atslēgu pieslēgt. Ir rekur... Kroči, visu kaut ko te var salikt. Tas labi. Tad ir lielā kabata. Te laikam ir tas laptop pocket. Un te ir tablet pocket. Ķipa datoram un planšetē. Bet man nav ne dators, ne planšete, ka nav nekā jēga. Un te ir vēl viena kabata. Ok. Vieta tīri daudz iekšā. Normāli. Tad ir šeit. Šeit ir aizmugurējais pocket. Te ir kaut ko var salikt. Jā. Tā apmēram. Vienīgi daudz atsterotājs vajag, jo viņa melna. Es domāju, šito es nopirku vienā sānā, te vēl šitām. Un vēl šitam. Bet viņi visi vienā sānā sanāk. Bet tad es pārvilkušu tos pārējos somas. Vēl es varu parādīt, kādas man citus gadus somas ir bijušas. Pirmajā klasē man bija šāda soma. Pat lielākā, es nezinu, kāpēc. Pirmajā klasē vēl bija daudz, kas jāmācās. Jo vecāks paliek, mazāk jāmācās. Forši. Daudz nodalījumu. Tad man bija šāda soma. Man viņa šķiet tik smuka, bet man klases biedrēni pateica, ka viņa ir no tā kā
citās valstīs tā kā rimīta ārgata ir, un tad man vairs nešķiet, ka tik krūta ir. Arī daudz nodalījumu. Mugura krūtā. Un tad pagājuši, kad man bija šitā. Tā kā hiper maziņa viņa. Nu, varbūt man liela roka, bet nu ir maziņa. Tikai viens nodalījumiņš. Naikiņš. Arī nav labā mugura. Bet bija lēta kā 20 eiro. Un tad man tā soma apnika un vajadzēja kaut ko lielāku, un tad gada vidū es pasūtīju šādu. Nu, tas nosaukums The Day You Went Away ir tāds krimināls, bet nu nekas. Soma šitā bija laba, bet viņi maksāja kā 50 eiro. Un ātri izjuka visas malas. Es gribēju sūtīt apakai, bet nu, es neatradu, no kurš mājaslapas viņas sūtīja. Bet viņai nāca tur penāls līdzi un viss kaut kāda trēšiņa, tas bija forši. Labi, tad apakai pie labās somas. Jaunās. Tad ir ūdens kabata, kur likt ūdeni, bet, nu, šausmīgi mazīgi tā kabata izstās. Nezinu, vai tur kāds ūdens ieies. Nu, kroči, lielā pudela noteikti nē. Jo, nu, nezinu. Nu, labi, ko es likšu iekšā savā skolas somā? Sāksim. Es jau ielikšu tajā vienā kabatā aptieciņu. Nu, plāksteri tur, ibumetīns, dezinfekcijas līdzekļi. Nu, tādas lietiņas. Citāk māsiņa galvu sāp dod kaut kādu brūno šķidrumu dzert vienmēr. Tas arī mazliet lieta indīgs man šeit. To es likšu šitajā kabatā. Tad man ir pankūkas penāls. Tajā es likšu krāsainos zīmuļus un asinām. Oi. Mapet zīmuļi man šeit labākie, man katru gadu viņi ir. Tāds 3 stūrs, un viņam vēl līdzi nāk, nu, asināmais. Es gribēju elektrisko, bet lētākais kā 7 eiro bija. Savu šāds penālīts. Tad ir lielais penālis. Un tur iekšā ir viss kaut kas. Nu, rāvais slēdzējs viņam čakarēja. Nu ir. Tad sākam. Ir šāda squishy pildspalva. Ir daudz skrutas lietiņas, jo skola jau pat pa seviem ir garlaicīga. Tā lai kaut kas interesantāks ir. Pēc tam izmēģināsim, es parādīšu kā. Varbūt tagad jau. Squishy pildspalva. Tad ir robots, bet tam robotam arī ir pildspalva. Ņemsim pa vienu. Te viņam var ielikt rokā, man šeit kāja arī varēja. Tīri prikulīgi ir. Arī kā pildspalva. Tad man ir, šitā laba. Tas ir tā, ja kāds blakām sēž, nu, tad kaut ko raksti, un apnīk tas blakus sēdētājs, un tad iešauj viņam. Labs, vai arī mēģini špikot, tas vēl labāk. Tu raksti, un tev lien virsū, un tu pāci. Tas prikulīgi. Tad ir šādas līmapiņas. Viņas uzlīmē virsū kaut kam un var uzrakstīt viņām virsū. Nu, es parādīšu pēc tam. Tad ir dzēškumija. Parastais zīmulīts. Reizrēķina zīmuls ar dzēškumiju. Tad ir kalkulātora lineāls.
Labs tāds. Tur bija visau kādās krāsās, kad es sūtīju. Bet nu šitā tāda visnemanāmākā. Arī kaut kāds tupla, lupa. Labs. Tad es atradu šitā čūskiņu. Vienā kancelē veikalā, jo atcerējos, ka kādreiz, kad es biju maziņš, tāds bija pilns. Labs. Tad ir... Tur tik daudz man viss ir. Ir dzēšamās pildspalvas 4. Un viņām līdzi nāk serdītes. Visās krāsās. Šitas bija labs. Izties tā kā parasts tur zīmuls, flomasters, bet tās šķēras. Otrā galā nazīts. Tas gals tāds hiper maziņš ir, lai tur, nezinu, visu nesagriež. Tad ir šprices pildspalviņa. Parastā pildspalva. Fidget spinner pildspalva. Vai man pirkst pa gariem. Ok. Līme. Un šitā spiegu pildspalva. Viņu var uzraksta, viņai caurspiedīja krāsu, un tad ar šito pēc tam var izlasīt. Tādi man vēl ir flomasteriņi. Foršā kastē nāc izrāt, man viņš parasti nav kur likt. Viss kaut kādās krāsās. Un tad trēšiņi. Lai interesantāk ir šitāds. Kādi 70 centiņi. Ja tumsā staigā paņemt līdzi, ja man jau kādos 3 tumšs. Tad ir komposts, ja kaut kur skolā apmaldos. Vecais labais jojo. Es te bīžos, lai ir ko darīt. Un parastais trēšiņš. Nu tad izmēģināsim tās lietiņas. Nu tad parastais zīmulis. Raksta labi. Šprices pildspalva. Arī raksta labi. Brūnā pildspalva. Un tā puslabi. Tad dzēšamās pildspalvas. Es tās vai var izdzēst. Nu, man te nav stingra virsma, bet pa lielam, ja gribētu, tā varētu. Tad mazā fidget spinner pildspalva. Arī laba. Šī pildspalva. Šitā ir riktīgi laba. Tad squishy dinozauru pildspalva. Arī laba. Robotu pildspalva. Arī laba. Un tad tā tumsā neredzamā pildspalva. Nu, ne tumsā neredzamā, ķipa spiegu pildspalva sauc.
Nezinu, vai kamerā redz, bet, nu, šeit var redzēt. Labs. Tad ir mans lineāls. Salokāmais, jo citādāk penālī nav vieta. Strāda. Tad ir, jā, kalkulātora lineāls. Es neviens vai kāda darbība tur arī strādā. 22 reiz 2 ir 44. Strādā. Kas tad? Vēl ir šis šķēru pildspalva. Strādā. Un otrajā pusē tas nazīts. Arī strādā. Tad vēl man ir tie flomīši. Viņiem laikam ir vienā pusē lielais un tā kā otrā maziņais. Mazā puse. Labi. Lielā. Arī labi. Tā, tas laikam viss no skolas, tā kā kancelē lietām. Tad klades. Klades man ir šādas. Šāda ar tīģerīti, leopardiņu vai gepardiņu, nezinu. Tāda matēta forša. Tā man ir... Es parasti pirms skolas visur sarakstu, kas kā ķīmijai. Tad man ir šāda ar kaķīšiem. Krievu valodai. Forša. Tad ir tripbuks. Ceļošanai, ģeogrāfijai. Aizlido lapiņu. Tad ir šāda. Angļu valodai. Tad ir šāda ķipa krāsojamā, jo stundās dažreiz nav ko darīt. Matemātikā. Tad šito es dabūju Pepko pa lēto, bija pa 40 centikiem dinozauru klāda. Programmēšanai. Un tā tālāk. Tad ir šitāda. Viņai tā bilde kustās galvu, tur var norept. Bet labi. Ķipa viņai ir šitās restes. Tas ir labi, jo tu tā kā var sarakstīt mierīgi. Tad nākamo pusi pagriez uz otru pusi saraksti. Jo parastiem kladēm viņš ir baigi jaloki ir un tad čekars. Ai. Pāks pazūd. Šitos dabūju maksimā bija, ja pērk divas, tad katra pa €50. Tad šāda arī ar to rūtiņu. Šāds vāciņš. Nu, kas man tas labs kritā? Līnija. Šāda. Arī līnija. Nu, tas abas latviešu valodai literatūrai. Tad atkal tripbuks. Bioloģijai. Tad ir kaut kāda Halloween kaķi. Arī līnija. Un tādu man ir liela. Šitā man šeit bija fizikai. Tur baigi daudz jāzīmē, tad jāraksta, iečakarējās. Lielās dārgas, bet viņas labas. Un lielās vajag ņemt tikai ar šitiem līnijām. Un tas arī viss. Un lietas, kas vēl nav atnākušas. Tā ir tā kā elektriskā pildspalva, uzspiež un dabū elektrību.
To es došu skolotājiem, ka paprasīs, lai aizved pildspalvu. Nu, ka viņi nāks ar tavu darbu, tur labot čakarēties, tad lai labo. Un paldies, atā!